Turpinam. Un tad, ko mēs darīsim? Mēs apskatīsimies nākošajā daļā, ko darīt ar failu lasīšanu un rakstīšanu. Ja? Tad moduļi, protams, arī ir faili, bet vispārīgi runājot, tipiski mēs runāsim tieši par teksta failiem. Lūk, jā. Lūk, tad pāriesim uz nākošo moduli, tā teikt, nākošo mapi, vai ne? Un runāsim reading, writing, files, M26, mēs esam kaut kā šādi te. Tā, lūk, jā. Un parunāsim nedaudz par, ko darīt ar failu lasīšanu. Kas vispār ir files, jā? Let's talk about reading and writing files in Python. First, what is a file? Ja? Lūk, ja? Tāds vienkārši, kaut kur datorā vai kaut kādā, tāds ļoti vienkārši risinājums, vienkārši atbildi, kaut kur saglabāts. Bet vēsturiski tā failiem, protams, ir, ja? Historically, files have been sequential. Jā. Lūk, vēsturiski faili, protams, ir baitu kolekcija, bet mēs, principā, Pythonā ļoti bieži dzīvosim tādā augstāk, tā kā, Python, teksta rindas, pēc būtības, Ir iespējams Pythons arī mums ļauj strādāt note, Python lets us read and write binaries, bet pagaidām šodien to neskatīsimies, Pagaidām only text files today, Tagad teksta faili, lūk. Bet jāsāk ir ar to, tā teikt, kā teica mums bijušais prezidents, kas es esmu, bet kur mēs esam, vai ne? Tad let's start with past, We need to know the past ceļu, or special, or passlib object, lūk. Un tagad parādīšu, tad, kur mēs atrodamies. Atkal visi esam, protams, zinām, lietojuši Explorer vai Finder, vai ne? Pieņemsim, ja es aiziešu tagad te kaut kur D diskā, pieņemsim, tās atradīšu šeit, GitHubs, mani mape, un mēs esam kaut kur šeit, vai ne? Un mēs esam šeit it kā, vai ne? Šodien te. Un te ir tas ceļš, reku ir tas ceļš, Atkal, tā te jāpiemir, ka, atkarībā no jūsu datora, jums būs cita mapa, jums būs C mapa, jums Macintoshā būs, jums nebūs GitHub, jums būs kaut kādi mani projekti, kaut kur citur, kur esat, vai ne? Lūk, tad tie ceļi var ļoti atšķirties, Un tad ir viens no izaicinājumiem, ir kā savienot dažādos datorušos ceļus, un risinājums tam ir relatīvie ceļi, kas ņem vērā, tā teikt, tikai patreizējo atrašanās vietu, nevis absolūtu. Un tad tas būs nākušais, ko mums vajadzētu atdalīt. Tad, So, let's talk absolute and relative past. What is the difference? Pilns ceļš, un savukārt, sākās no jūsu, tā sakot, failu sistēmas, tā teikt, saknes, datora C, D, my computer, parādās ceļš, pilnais ceļš, Un varbūt, es domāju, kas nav ilgu laiku saskarjušies šo problēmu, tas īpaši, man liekas, jauniešiem tā ir problēma, kur šī failu sistēmas varbūt, īsti nemāc tik ļoti, jo mums, pieņemsim, telefoni un arī jaunākie datori cenšas noslēpt šo informāciju, lai gan arī pat telefono šī failu sistēma eksistē joprojām, Tad ir šī hierarhiskā sistēma, Tiem, kas mēs esam tomēr gados, kā sakot, līdz 2010. Gadam kaut ko par datoriem mācījāmies, tiem, man liekas, drusku vieglāk, Vairāk ir tas to var redzēt, kā sakot, kur vairāk, kā sakot, nesāk no mobilā telefona, tā teikt. Tad to ir vieglāk saprast, man liekas. Lūk, un tātad, so, how do we determine, svarīga lieta, we will use passlib. Tad from passlib, to mēs lietojam iepriekšējā lekcijā. Atceramies, iepriekšējā šodien pat lietojām, So, un current, tātad iedos jums, pilnu as absolute.
Nu, lūk. Un tad jautājums, kur mēs esam? Un nu redziet, kas būs drusku pārsteidzoši, varbūt, ka mums parādās, ka patreizējā mape ir šī, pēc būtības viņa ir kam? Viņa ir jūsu, tā teikt, vecākam. Nav šī, bet kāpēc, varbūt jautājums. Un tad apstīsimies uzreiz šeit. Skatāmies, ka mums izsauca failu, ja, no šejienes, ja, tur, kur mēs esam. Pythons to ņēma vērā, ka ja mēs izsaucam no šejienes, tā bija, tā teikt, tā reference. Un tas var būt svarīgi. Ja jums kādreiz kāds skripts neiet ar ceļiem, tad problēmas, izpildās problēmas ir nosaukumi, ja, moduļiem nosaukumi, funkcijām nosaukumi, mainīgiem nosaukumi un ceļu atrašana, ja? Ne tikai Pythonā vispārīgi jums kādreiz, kad aplikācija neiet, ļoti iespējams, ka tas saistīts ar ceļa atrašanu, ka neesat pareizajā vietā, referents nav pareizā vai iespējams, ja, tā sakot, atsauksme. Nu, lūk, tad mēs esam šeit, ja? Tas nozīmē to, ja es, ja, paiešu uz priekšu, kompaktu, pieņemsim šeit, paiešu šādi, ja? Topic 12, ja? Ar roku, tā teikt. CD ir ar roku mainīšu to mapi, ja, skatāmies, ja, esmu šeit, un tad palaišu to pašu skriptu, iepriekšo skriptu, viņš parādīs, jā, es esmu tiešām šeit, ja, tad tā ir tā atsauksme un šo terminālu, kāpēc? Šo terminālu, tāpēc, ka šis termināls palaida viņu, es palaistu no cita termināla, mums būtu cita reference, ja, tad viņš zina, kurā vietā tas, kas palaidējis, atrodās, nu, lūk, jā. Protams, ka to visu var ignorēt un vienkārši ar roku kopēt. Protams, es varētu šeit kopēt, šo te visu garo ar roku kopēt, ja? Bet atkal tā nelaime tā, ka, protams, katra no jums būs drusku atšķirīgi, ja? Labi, es aiziešu apakaļ šeit uz CD, šādi, ja? Nu, lūk, es varu mainīt arī savu darba mapi pēc būtības, ja? Nu, lūk, es varu, ir komandas, ja? I can change my working directory. Ja? Using Pathla, un es Pathla varībām. Ja? Man ska varēja. Ja. Ja. Bet, nu, atkal to es tagad nemainīšu ar roku, jā, īstenībā negribu jūs atkal aizskavēt šajā vietā, tas to jau var izdarīt, jā, bet atkal tā ir atsauce. Nu, lūk, un tad mēs, ko es gribētu parādīt, tagad nākošais, atradīsim Raini, pameklēsim, mums ir jāatrod Rainis, lai viņu nolasītu, ja? Tātad, lai sāku kaut ko darbu, ja? Mums viņš ir jāatrod, ja? Mēs, jā, zinām, ka Rainis ir šeit, un te kā jau pēlē es redzu, redz, kur viņš ir, Rainis teksts, ja? To es gribētu nolasīt, bet man viņš ir jāatrod pēc būtības, ja? Nu, lūk, un tātad šo es darīšu, ja? Es varētu atrast viņu šādi, ja? Let's find all text files in current directory, ja? Un all text files, ja, šāds te, ja, tad current directory, glob, ja, ko nozīmē glob? Meklētājs, globālais, ja, kas ies cauri, es viņu vienkārši ielikšu listā, ja. Kāpēc listā? Tāpēc, ka viņš iedod pusfabrikātu, ja, viņš iedod šo te globu, iedod pusfabrikātu, tas nav gatavs risināt, tas ir pusfabrikāts, to var ievadbrot iekšā sarakstam. Kāpēc pusfabrikāts? Tāpēc, ka ļoti liela, jums milzīgi daudz rezultātu, jūs nemaz negribat viņus visus ielikt listā. Un citam mums tie tekstu faili ir. Ja. How many? Ja. Skatāmies. Un īstenībā man tikai requirements, man tikai viens, un tāpēc kāpēc? Tāpēc, ka man viņš ir šeit, ja, man ir patreizējā mapē ir šeit, es esmu šeit, tajā vecāku mapē. Tikai viens teksta fails. Labi, ja, tad es šeit, iet runa par šeieni, ja, reku viņš atrodās, ja. Nu, lūk, reku ir requirements. Pirms CSV fails var arī atrast, un jebkuru failu pēc būtības, tas ir tā, kā es meklētu iekšā šeit, ja, Windows, Macintoshā līdzīgi, meklēt kaut kādu rezultātu, bet neejot dziļāk. Un tad nākošais, ko pameklēsim dziļāk. Tā sakot, we must go in deeper. Iesim dziļāk, ja. Let's find all text files on subdirectories, ja. For that we use recursive.
Jā. Glob. Tad, un es parādīšu, kā to var darīt arī, jā, also, we can you, jā, so, for pass, we will use pass šādi te, jā, šādi te, jā, un then we will apply our glob. Un skatāmies, tad all texts, recursive, tātad punktiņš nozīmē šeit, kur mēs esam. Pēc būtības es jau varēju izmantot šo te, jā, bet vienkārši recursively, jā, how many do I have? Pastīsimies, cik man ir, jā. How many do I have? Length. Lēn, ja? Nu, vajag būt kā, nezinu, 20, 30, es nezinu tagad. Paies brītiņš. 207. Nu, tā kā daudz, vai ne? Kāpēc tik daudz? Skatīsimies, salīdzināsim ar roku, meklēsim. Ja? Šeit, ja, es ielieku Windows. Tas ir Windows. Viņš meklēs visādus dažādus teksta failus, ja, pagarinājumu tekstu. Un 207. Redziet, 207. Tā kā Windows piekrīt Pythonam. Ja? Nu, lūk, jums te relatīvi atšķiries, ja kaut kas nebūs klāt, ja? Tad rekursīvi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, iet bērni, mazbērni, mazmazbērni, tad iet katrā mapē vēl dziļāk. Ja? Katrā mapē mēs ejam dziļāk. Nu, lūk. Labi, bet es gribēju Raini, ja? Es negribēju 207, es gribēju Raini atrast. Kā to darīt? Skatāmies tālāk, ja? Tad Raini, kur man paliek šeit, ja? Es gribētu atrast tieši Raini. Nu, lūk. Jā, atceros, ka šeit arī man ir faila pārlūks, tas pats kā Windows Explorer. Jūs varētu arī meklēt savu turienu arī, jā. Nu, lūk. Bet es gribu caur Python meklēt, kā programma. Un es tagad now, how about finding text files that start with Rainis and end with text, jā. We have two ways to do this, ja? Nu, vismaz divi, vismaz vairāk, bet not to do this. To do this. We can filter our existing results, vai ne? Oh, results. Or filter again with our globe. Okay, let's filter existing results. Rainis files, ja? Nu, lūk. Tā varam darīt, ja? Ja? Un pieņemsim, ko es darīšu, šādi arī var darīt, ja? Bet taram šādi. Vienkārši tādi for file, ja? Ja vārds sākās ar Reins un beidzās ar tekstu, ja? Liekam klāt. Un te būs visi Raiņa faili, kas mums ir. Un vajadzētu būt kādiem pāris. Vismaz samā daudz, man tāpēc, ka es daudz tur taisīju, ja? Ir jau filtrēts, ja? Nu, lūk, ja? Cik mēs tur dabūjām, jāapstās būtu, ja? Print how many. Total. Ja. Rainis text file, vai ne? Rainis text file. Tā, ja? Skatāmies vēlreiz. Tā var darīt. Atkal ievēram, ka drusku brīd 5, viņi 5, ja? Un jau, ka viņš rāda to Windows Pass. Ja jūs uz Macintosh, viņš teiks, laikam teiks, man liekas, nevis Linux Pass, bet POSIX Pass, jā. Tad atkal, pēc būtības tā kā strings pēc būtības tikai speciālā veidā šī biblioteka, šī iebūtā biblioteka, šis Passlib, ja, nu, viņš strādās neatkarīgi no jūsu operētājas sistēmas. Tā ir tā ideja. Jā, mēs varam īstenībā visu to darīt arī ar teksta, vienkārši rupi rakstot to teksta nosaukumu. Ja? Tā arī var darīt. Principā šo te ierakstot, ja, varētu darīt. Nelaimi kāda, ka iet no Windows uz Macintosh, mainot šīs sistēmas, dažreiz ir apakšsvīta, uz priekšu kīžās slīpsvītas, uz apakšu kīžās slīpsvītas, un par to nebūtu ļoti jāuztraucās dažreiz. Lai nebūtu jāuztraucās, šis Passlib biblioteka ir labāka. Tā, bet es jums solīju arī otru veidu, kā meklēt, ja? Nu, to jau jūs varat izdomāt, kā to darīt, vienkārši while string, ja? Šādi te, vai ne? Ja? Let's use our globe, ja? Pēc būtības tas, ko es darīšu šeit, ja?
es ierakstīšu Rainis un zvaigznīti, vai ne? Rainis, vai ne? Cik būs rezultāti šajā projektā? Meklējam. Viņš paies, kaut tas nav ātrs process, kāpēc. Man ir, cik man kāds 20 mapes, laikam 5, vai būt 5 rezultātiem. Nu, tas sakrīt ar mūsu iepriekšējo rezultātu, 5 bija. Kā būs ar ārglobu? Nu, es būšu ļoti šokēts, ja nebūs, bet, nu, atkal viss var zināt, also Rainis files. Ja? Ja? Tad šādā veidā. Zvaigznīti jokers, vai ne? Ja? Attiecīgi, ja? Vai vajadzētu būt 5? Nu, ir atkal 5, ja? Tā kā viss strādā 2 veidi, kā atrast failus. Var uzreiz, var arī pēc tam vēlāk filtrēt, ja? Šis ir tā kā jums ir gudrais. Es zinu, ka Rainis man kaut kur manā datorā ir. Ja jūs šeit tu ieliksiet C vai D, tad viņš meklēs pa visu datoru un atradīs. Mums paies kāds laiks, protams, arī, ja? Tātad. Un tagad es varu arī atrast pat tiešo, ja? Let's find out exact absolute path for Rainis text. Yeah? So that exact Rainis file ir. Yeah? Bet ne tā file results. Yeah? Jā, pilnīgi šāds. Ja? Un būs viens tikai. Vai ne? Ir, kur viņš ir. Viņš tādajā mapē, apakšmapē šajā. Nu, lūk, redziet, viņš ir šeit. Ja? Nu, lūk. Ja? Nu, lūk, tad viņš ir vienu līmeni dziļāk. Ja? Man būtu, principā, jāpamaina tas te. Nu, lūk, bet es tagad vismaz viņu varu atvērt. Ja? Es viņu varu atvērt, ja? Bet man viņš vajadzīgs pirmais. So, first result, if, jā, Rainis file, ja? Un, attiecīgi, pazīsimies absolūtais, ja, un resolve, jā, pazīsimies šeit, kāda būtu atšķirība kaut kas šo te. Nu, lūk, skatāmies. Tā, nu jā, īstenībā man liekas, ka zaimirs vai absolūti bija absolūtā versija, un savukārt resolve, kāda bija atšķirība, tad pazīsimies drusciņas, esam aizmirsis. Kanoniskais, ja, bet kāda, jā, te nav bez saitēm, jā, tad tipiski šo te mēs, tad, jā. Tad šis mums ir garantija, ka šī ir pilnīgi garantēta adrese. Jā, reku viņš ir kā teksta. Principā tas ir strings, vai ne? Strings, jā. Viņš jau saka pēc, bet viņš izdrukājas kā strings, jā. Vārds sakot, šeit ir garantija, ka šo es varētu iekšā ielikt un atvērt. Nu ko? Man ir files, tad man vismaz viens viņš ir, un es tagad viņu varētu atvērt, jā. Nu, atvērsim viņu tagad, jā. Skatāmies, jā. Tātad, let's read the file Rainis text, ja? Mēs atvērsim open funkciju. Ļoti vienkārša funkcija, bet we will also use with context managers to atvērt, ja? Tātad, es piefiksēšu absolute versus relative path. Jā, viss pilksim. Un tad atvērsim. Tad mēs zinām, ka viņš dzīvo tur atkal. Es centos šo receptu taisīt tādu, lai varat visiem, ja jums ir Rainis.text kaut kur jūs datorā, jūs projektā, viņš viņu atradīs. Ja? Nu, lūk. Un attiecīgi, ja nav, jūs varat novilkt, uzliec pašu savu failiņu, kaut kādu tekstu, ja, iemest tajā pašā mapē. Un path, jā, sync vienkārši changes. Nu, lūk. Nu, atvērsim. Jā, tad with open, jā, Rainis file un šādi te, un es pagaidām izdrukāšu visu izlasīšu. Tekst, jā, ir vienāds read. Jā, nu, lūk. Un tagad, jā, un šeit file is still open, jā. F ir file stream, es viņu pārsaukšu file stream. Renēja, lai jūs saprast, ka tā ir straume īstenībā. File buffer, stream, ja? Jā, lūk. Tad es atveru kaut kādu failu, ja?
Viņš var būt vai nu stringa nosaukums, ja teksta nosaukums, vai tas path objekts, un attiecīgi es iegūšu šeit atvērtu failu, es viņu nolasu kaut kādā veidā, fails ir atvērts, un šeit, kas ir labā ziņas, here file is automatically closed, ja? Tātad tas ir tas moments, ja? Tātad, un mēs gribētu viņu pēc tam izdrukāt ārā, vai ne? Nu, lūk. Tad ir jautājums, vai šis strādās. Nu, tad apstīsimies, kas mums ir. Jā. Mēs pirms zinām, ka reku tā vieta ir, jā, varam apstīst, jā, tiešām ir. Var atvērt, jā, viņš tiešām eksistē. Var atvērt kontrol editoru. Kontrol klik, jā, reku viņš ir. Jā. Viņš ir šeit, reku atrodās, vēlreiz varam pārbaudīt, tiešām ir Rainis, jā. Tur Jānīts mazais zaķi medībās, vai ne? Un kaut kāds bērnis, ko tu dzējot ielikās, jā. Un vēl kaut kāda romantiska stāsta. Tur 2 dzējoļi laikam ir, nu labi. Nu, bet ir viņi, jā, bet ir viens moments, tad, lai viss strādātu, ir pietrūkst šai receptei, pietrūkst viens moments, kas nebūtu svarīgi daudzos online tutoriālos. Angliski tutoriāli šo var palaist garām, jo viņiem viss ir angliski, automātiski strādās, bet ja jums ir kaut kāda spāņu, latviešu, japāņu vai kāda cita valoda, šī recepte vēl nestrādās. Tu parādīšu, kāpēc. Un dabūsit atkal vēl vienu tādu tipisku kļūdu, jā, skatāmies. Jā, viņam vajadzētu kliegt, redziet, dabūjam kļūdu Unicode decode error. Nu, tāpēc jums stāstīju to Unicode, jā. Tātad ar failiem ir tā, ka to formātu, kā viņi ir iekodēti iekšā, operētājs sistēma un arī Pythons nevar automātiski pateikt, kāds ir kodējums. Un ja mēs tur sagaidām, ka tur iekšā ir Unicode, un Unicodā tad ir šie dažādie atbalsts, dažādu veidu valstu simboliem, tā sauktiem glifiem vai karakteriem, jā, nu tad tas ir jāpasaka Pythonam. Tad mums ir, kas jādara, jā, encoding. Encoding UTF-8 jāieraksta šādi, jā. Un tagad vajadzētu visam strādāt, jā. We need to add encoding, jā, most popular encoding, jā, by far, full list of supported, jā, te var apsties, cik daudz viņš atbalsta, visādas pat pods ļoti mistisks atbalsta, kur man palika viņš, kur man palika, ir, kontrol klik. Kuras viņi atvēr? Reku ir, jā. Īstenībā, jā, mani bijuši pat studenti, kad no kaut kādām padomu laiku, kaut kādām enerģijas sistēmām lasījuši failus Pythonā, un viņš strādāja. Kaut kāds jocīgs, kaut kāds IBM, kaut kāds formāts, jā. Jo te vienkārši viņš ir jāpasaka, jā. Reku atceries, tie, ka tās 90. gadus bija baltiešu valdām bija atsevišķi kodējumi arī, bija atsevišķi vairāk turklāt. Un tā nelēma tā, ka tu nezini, saņem failu, tu nezini, kurš tas ir bijis, jā. Tīpaši kāds sveša valsts tev sūtījusi, jā. 1251, laikam bija, ne, tas bija krieviski, bet 1250, es aizmirsu no galvas, kurš bija Latvijai, Western bija 1250. Nu jā, var sakot, kāpēc tā problēma? Tāpēc, ka bija 1 baits, 256 dažādi simboli, jā, 1257, reku būs Baltic language, reku ir, jā. Nu lūk, jā, bet mēs pārsvarā vairāk jau esam laimīgie, mēs esam pārgājuši jau kādus, 15, 20 gadus pārsvarā šis kodējums jau ļoti retāk sastopams, bet joprojām, ja strādā arhivētiem datiem, var nākties. Tad šis ir moments, kad jums jābūt drusku detektīviem, ja kaut kas nestrādā, kodu atkadējot, kaut kas jocīgs, iespējams, te ir jāuzstāda cits kodējums. Bet tipiski UTF-8 būs tas, kas strādās. Nu, kāpēc viņš ir labs? Ja jums ir angliski kods, jā, vecājā stilā, tad viņš strādās arī jau no UTF-8 tāpatās, jā. Nu, lūk. Un tagad vajadzētu strādāt, skatāmies. Un ir mums, es ceru, dzējolis. Ir. Tad viss strādā. Un kas labākais ir, mēs esam nolasījuši failu, ja, un arī viņu uzreiz aiztaisījuši. Svarīgi ir tas, ka arī fails ir momentāli aiztaisīts. Tad cenšamies rakstīt kodu tā, lai ātrāk būtu ciet, ja, un attiecīgi šeit mēs to esam izdarījuši. Ja. Jā, teorētiski ir iespējams arī failu staigāt pa vienam lasīt mazāk nekā visu, jā. Jā, ir iespējams lasīt arī mazāk, jā. We have commands to change seek and read less than full, jā. But those are rare, jā. Nu, lūk, jā.
te pieminat, ka ir jums vajag, bet principā tas nekad parasti mēs gribam visu ielasīt, buferī, pietiek vieta, pietiek, un, jā, atceries vēl, šeit fails ir atvērts, te ir fails ciet. Jā, ļoti labi, tas viz mums dod to iespēju. Tas tagad kontekstu pārvaldnieks, tā saucamais. Labi, tad ko mēs esam iemācījušies? Mums iemācījāmies atrast failu, jā, un mēs zinājām, viņam bija absolūtais šis te, jā, bet, nu, lūk, varbūt ērti varētu būt viņu arī nolasīt, tā teikt, pat tiešo relatīvi, jā. Now, how about reading file by relative path, yeah? It sure would be nice to read just Rainis text, yeah? Then our script has to be in that location, yeah? So use CD, yeah. Tad, jā, to es arī darīšu, jā, šeit, jā. Tad CD, jā. Es varēju arī Pythonā to darīt, jā. Jā, es esmu šeit, tad redzēs šeit. Un tagad šīs tas kodā mainīsies. Principā, kas būs? Man būs programma paliks daudz ātrāka. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu šeit, es neesmu šeit. Ja šeit man vēl bija daudz, kas man tur git visādi grāmatība, kas man bija jāiet cauri tam meklētājam. Tagad ies šeit. Un kas ir skaisti, ka man kods turpinās strādāt, ja? Esmu šeit, ja? Un meklētājs jau turpinās strādāt, pārbaudīsim, ja? Esmu šeit, bet vajag būt ātrāk. Redziet, momentā gandrīz. Kāpēc? Jo nebija jāmeklē te citas mapes, ja? Ja? We could also do this with OSC dediction. Bet, jā. Nu labi, jā. Ok. Labi. Tātad mēs esam šeit, tātad, jā, tur, kur mēs varam apsties šeit, dir, jā, Rainis teksts, jā, ir viņš, reku viņš ir, stāv viņš, redzam, ir, jā. Un tagad mēs varam, if the file is in current directory, we can just use the file name directly. Jā, tātad, jā, tātad, lines, tātad with, we will use read lines. Jā. Tātad. Jā. With. Tātad šis ir relatīvais. So again. Tātad teitā. So again. Rainis tekst, jā. So we can use this relative. Jā. Nu, lūk. Encoding, un šī gadījumā vienīgā atšķirība, ko es mainīju, es viņu nolasīju par rindiņām, es atvēru vēlreiz to pašu failu, tikai šoreiz relatīvajā stilā, un kāpēc relatīvais stils ir ļoti izplatīts, jo kāpēc? Visur, principā gan visos projektos, jo ir kaut kāds projekts, tā sakot, mātes, vecāka mape, un viss pārējais pakārtojas. Un tad mēs, sakot, sākam projektu, palaižam programmu no tā galvenās mapes, un tad visur ir atsaucis uz leju. Ja? Uz augšu mēs tipiski cenšamies neiet, jo mēs nezinām, kas tad dzīvo šeit. Mēs zinām, ka šeit, mēs esam šeit, bet mēs nezinām, kas te dzīvo. Varbūt tur puķi dzīvo, vai ne? Tad tur mēs nezinām augšā kaut kādas citas mapes, ja? Bet mēs zinām, mēs kontrolējam, kas mums tālāk ir zem mums pēc būtības. Ja? Tāds tipisks paņēmiens, ja? Un šajā gadījumā, jā, te mums Rainis ir, ja? Un mēs tiekam pie Raņa, un read lines ir otrs veids, kā lasīt. Teksta failiem izplatīts, mēs vienkārši nolasam visas rindiņas vienu pa vienai. Ja? Un atkal how many rows, how many lines. Ja? How many. Ja? How many. Print. Ja. Exit. Un skatāmies, cik būs. Tad būs drusku atšķirība. Jā. Un ko mēs ievērojat? Ka read lines saglabā arī jauno rindu. Ja? Note, read lines keeps new lines. Jā. Tad šeit ir iekšā šis new lines ir saglabāts. Vai ne? Bet, ja jums nevajag, jūs varat lietot strip. Atceramies strip komandu no stringu lekcijas. Var lietot strip, nav aizliegts. Ne? Tad var lietot strip. Bet
41 rindiņa dabūjām, un tā arī vēl, kur mans Rainis palicis, šeit ir viņš, jā, reku viņš ir, jā. Un tad mēs varam sākt kaut kādas filtra darbus veikt. Pieņemsim, kā. Meklēsim visus, ko viņš tur kā zvēri, kā, es laikam pagaidu, vai kas, vai kā, nu jā, kā. Nu labi, sāksim visu, kas sākās ar kā, jā. Nu lūk, labi. Atradīsim tās rindiņas, kurš sākās ar kā. Nu to pēc būtības jau vairāk, tas jau vairāk nav darbs lasīšana. Tas jau ir nav let's get rows that start with kā. Ja, kāda. Ja. So. Kā rows, ja. Vai ne? Jā, ļoti vienkārši. Ja. Šo recepti zinām. Protams, ka tie, kas atcerās, ja, šī recepte, use any logic you want here. Ja? Nu, sākās ar kā. Ok, un tagad mums būs alternatīva with list comprehension būtu kas. Tā arī varētu darīt, ja? Tas būtu alternatīvs risinājums, vai ne? Bet nu šis ir tāds universāls, tāpēc, ka te var vairāk gudrības salikt. Visāds papildu ifus var, nu ko gudrāk uztaisīt. Šeit grūti vienkāršiem gadījumiem šo, grūtākiem gadījumiem šāda veida, jo te var papildu lietas, ja? Tukšs saraksts, tikai lipinām klāt rezultātus. Un tagad mums jābūt kaut kādiem rezultātiem, cik mums ir. Let's print our. Ja? Un how many. Ja? Un tagad, cik mums ir 3, kā mēs skrējām, kā mēs ķērām un kā zvēri grauž krātiņas sienas. Tāpēc, ka 2 dzejoļi tur bija. Nu, lūk, ar šādu recepti mēs tagad varam ko darīt? Mēs varam gribētos saglabāt šo te kā. Ja? So, let's save it. Ja, tā. So, let's save it. So, let's save our results. Ja? Ja. New file name kā rows, vai ne? Jums, protams, var likt garumzīmi, bet es cenšos izveikt no latviešu valodas simboliem. Kāpēc? Ne tāpēc, ka Pythons netiek galā, bet tāpēc, ka Windows kādreiz šur tur ir problēmas kādreiz, ja latviešu, kā sakot, nosaukumi, jā, atbalsta jau Windows ilgu laiku oficiāli, bet kādreiz šur tur ir jocīgi gļuki, tā teikt. Jā, atvainojos par izteicienu, bet ir kādreiz var pārēt OS kaut kas tieši, kas saist ar valodu pārēji, ja kaut kas nav angliski, ja. Tas man ir sāpīgi pieredze, jo tas nav vienkārši vajadzīgs šis risks tajā ziņā, ja. Nu, protams, ka var likt, protams, ikdienā var likt arī, ja. Ja. Un tagad to save, we use v, jā. Jā, tas ir, ja files nebūs, tad viņš, protams, tiks pārrakstīts, skatamies, ja. Jā, 2 lietas, tad with open, ja, tas ir režīms, starp citu, mode, ja, režīms, ja, ja, režīms. Un kodējumu atkal, nu, tāpēc, ka būs šie latviešu simboli, vai ne? Un kā mēs rakstam? Tā, mums bija kas write lines, ja, we can use write lines, ja, or we could use write to write one line, ja. First, tad, ko darīsim, pieņemsim file stream, write my, jā, un ievērojiet, ka es lieku new line, ja. Ups. Note usage of jā, man bija jāpaliek šis te. Un write lines. Labi. Un attiecīgi. Jā, labi. Man ir tas rezultāts, kurus viņi pieliks, skatāmies šeit. Kaut kur jābūt. Kur ir? Kā nē? Kā es viņu saucu? Kāpēc viņi neredz? Kur tas viņi ierakstīs? Šeit ir. Būtu jābūt šeit. Skatāmies. Reku ir kā rows. Jā, kā rows. Reku ir. Redz, ka viņš ir, my new line,
Stāsts, kā mēs skrējām, kā mēs ķērām un kā zvēri grauž krātiņas sienas. Nu, lūk, tāpēc tipisks paņēmiens, kā es varu rakstīt vai nu par rindiņai, ja, vai arī atsevišķi. Ja. Un te viens mazs niansi, ka viņš te ir new line bija. Atceries, kā zvēri grauž krātiņas sienas, reku viņam ir new line. Līdz ar to, tehniski te sākās jauna rinda, tukša rindiņa. Ja es to negribētu, man būtu šī te pēdējām būtu jānorauž nost, tas new line atkal, vai ne? Tad tam pēdējām, tam kā rovs, īpaši tam pēdējām ierakstam. Tā, tad ļoti vienkārši recepte, kā rakstīt, var write, vai arī šādi. Var arī rakstīt, jā. We can also use print. It is slower because of more formatting. Jā. Parādīšu, ja? Vienkārši padodu. I just need to have open file stream. Ja, pieņemsim print, beidzot, ja, beidzu rakstīt, un, ja, un man nevajag to jauno rindu, ja, kāpēc? Tāpēc, ka automātiski, ja, no need for, jā, skatāmies, jā. Un viss strādā, un ievarēt, ka viņš pārakstīja pāri, ja? Un varbūt to es arī parādīšu, kā būtu interesanti pielikt laika zīmogus, ja? Ja? Cik ātri tas notiekās, būs ļoti ātri īstenībā. Tā, ielikšu laika zīmogus, iekšā. Protams, ka mēs redzam šeit, ja? Kur viņš ir, kaut kur šeit jābūt, reku ir, ja? 7.43, ja? Bet es gribētu ļoti sīkāk, ļoti precīzi, es varu ielikt iekšā te iersīt to šeit, ja? Ko es darīšu? Importēšu. Let's use datetime module, ja? To create timestamps. When writing. Ja? Tātad from datetime, ja? Ja? Un kas te jūtas šis gadījums, ka datetime ir moduls un viņa iekšā ir klase datetime, ja? Ja. So datetime module has datetime class. Ja. Tātad now, ja? Datetime now. Ja? Format string. Ja? Man nepatīk šis, man nepatīk šī, nu lai paliek, ja? Formatted nav. Es viņu ielikšu šeit. Ja. Jā, nu lūk. Es ielikšu šeit, ja? Savukārt, pamēģināsim, cik daudz laika paies, ja? Ieliksim šeit finish time, ja? Un atkal, ja, un es šo te varu ielikt šādi te, un šos aizkomentēšu ciet, vai ne? Pastamies, beidzu. Es varu iegrāmatot, kad esmu beidzu kaut ko rakstīt. Nu, protams, ļoti, tas notiks relatīvi ātri. Ja, skatāmies, cik tur būs. Tātad sāku 9.45, nu, principā, es nepiliku milisekundes, vienā sekundē, bet varētu būt atšķirties drusciņi. Kāpēc? Jo, ja tieši pārlec pāri, bet nu izstāst, ka tas būtu maz ticams. Varat pielikt klāt arī milisekundes, ja jūs ļoti gribat, ja? Varam pielikt to klāt, ja? Pieliksim klāt milisekundes no galvas, es tev aizkomentēšu ciet, pieliksim milisekundes arī parādīšu. Let's get milliseconds as well, ja? Es neatceros, kā bija, bet man liekas, ka viņam būtu, MS, pasties, es nezinu, MS, vai, man liekas, ka šitā, es noriskēšu, vēl, ka nebūs tāds. Jā, skatāmies, varbūt paveicās. Jā, 0,4, paveicās gan, aha, es nezinu, izstās labi, pamēģinies šeit. Un šeit ielikšu
milisekundes, jā. No galvas neatceros, bet to var atrast arī dokumentācijā. Skatāmies, jā. Nu, pārāk identiski, kaut kā pārāk ātri. Milisekundes ir vēl mikrosekundes arī, jā. Var arī atšķirties, varētu arī atšķirties šīs te. Kā mums sanāk? Nē, izstāst, ka tas nav tas, ko es nepareizi, tas varētu būt mēneša dienas, varētu būt aprīlis, man liekas, tas ir aprīlis, jā. Tā kā tas nebūs gluži saka, tad ieliksim dokumentāciju, apstīsimies ātri, jo mēs esam gandrīz beiguši, tāds mazs bonusiņš, jā. Full list of apstīsimies uz kodus, man ātri jāapstāst, mums bija vienbūt dokumentācija, skatāmies, MS bija kas? Man liekas, mēneša diena. Skatāmies, baigi daudz ir viņi, ļoti daudz. Minūte, sekunde, mikrosekunde, F6, tur būs atšķirība. Mēneša diena bija, mēnesis, jā, mēnesis ar nulīti, jā, tas bija tas mēnesis, jā, ok, labi. Tas bija mēnesis, mums nevajadzēja, tas jau bija mums, mēnesis bija šis, tad mums to nevajag, bet liekam F. F un F, jā. Parasti tik sīk es nekad nelieku, bet, ja kādreiz grib ļoti sīk mērīt, jā. Skatāmies tagad. Jā, redziet, ir atšķirība. Tomēr pagāja cik? Pagāja kaut kur 0,01 sekundes. Sekundes simdaļa pagāja aptuveni, vai ne? Jā. Created un beidzu. Var šo arī mums papēķināt, cik daudz laika paiet, jā, lai ierakstītu failā. Jā, rakstīt arī SSD. Nav... Rakstīšana ir relatīvi lēna darbība datoram. Atmiņa ir ātrāka. Labi. Un līdzīgi arī, ko var darīt, var izveidot arī, tā teikt, tā saukto likto failu nosaukumu. Kā, protams, šo te es lietoju arī liekot failu nosaukumā. Kā var ielikt šo te nosaukumā, jā, kā to zīmogu arī var ielikt. Bet ko es gribētu augšreiz parādīt jums? Tad mēs mākam rakstīt. Liels, kāpēc tas aizgājis, tik daudz vietas aizņem? Reku kaut kas. Kāpēc viņš man tā aizgāja, nezinu. Vienkārši tā. Labi. Turpināsim ar rakstīšanu klāt. Un tas varētu būt tāds jocīgs gājiens, ka mums ir, kas tādreiz pārsteidz cilvēkus, kā var pielikt klāt eksistējušam failam. Te ir sliktās ziņas, ka failam var tikai pielikt aizmugurē beigās. Tam ir labi iemesli, vēsturiski un joprojām tehniski failu sistēma pēc būtības tā kā viena liela lente tehniski sanāk. Lai gan mums nav viņa lente, viņa nav, īstumā lente jau sen nav, bet vai rakstot, mums var sakot, nevar patvaļīgi iespraust kaut kur iekšā simbolus, tad mums no jauna jāpāraksta. So, how do we add new... Jā. Kāpēc man rāda? Reku. Kāpēc man rādās? Kas man te ir? Es kaut ko to nospiet cancel, jo man nevajag reviju. Man nevajag reviju. Viz, jā. Jā. Te man šeit es eju, jā. Files closed again. Again, file is closed here. Important for writing. Jā. Atcerieties, kā ir ar failiem. Mums sasaužas to problēmu, ja fails atveras vienā programmā, jūs nevarēsiet ierakstīt no citas programmas. Klieks, ka nevar rakstīt, vai ne? Tas jebkurā no kurām problēmām. No jebkura faila, no jebkuras aplikācijas tas attieksies, jā, ne tikai Python. Lūk, jā. Pen mode A, jā. Tad divas lietas, jā. We can only append to end of the file. Ja? Tā. Lietosim, let's use, and also file name. File name, the file, like stamps, timestamp. Ja? Būs kas nav, laiks, un es to F nelikšu, mikrosekundes neliksim, un to es darīšu šeit. Underscore, tad atceramies to, ka tie ir vienkārši jūs izdomāts simboli, ja? Man nepatīk atstārpes, liek vienmēr čūskas, ja? Čūskas stilu lietoju, ja?
just an arbitrary, yeah. You could use anything that is valid in file system. Ok, tā. Un tagad file name būtu kaut kas šāds, pieņemsim, ja? Izgudroju jaunu failu nosaukumu, vai ne? Un lietosim append režīmu, vai ne? First let's write. First, let's write to it in write mode. Ja? Tātad, ja? Atkal. Nu, tas pats stāsts, ja? Nu, labi, skatāmies. Un tad, ja? Un, kur man viņš paraka? Redzam, parādījās man viņš šeit. Redziet, ar laika nozīmogu, ja? Gatavs, ja, reku ir beidzis, ja, smuki tādā veidā, uzreiz var pateikt. Protams, ka to, ja redz šeit, protams, ka šeit arī to jau arī operējas sistēmās var iegūt arī Windows, to arī Pythons var iegūt, starp citu, šos laika zīmogus, bet ir labs, ka sakot, ja ir svarīgi, tas to arī ielikt arī failu nosaukumā, ja? Nu, lūd, tas mums atkarīgs, vai jums vajag, mums vēl pārrakstīt, bet, ko es darīšu tagad, ja? Es tagad likšu vēlreiz, atgriežu vēlreiz, ja? Un likšu klāt, ja? Tad likšu klāt append režīmā, ja? Let's now, again, file is closed here, ja? Un let's append a bit more, ja? Tad, ja, viz, kāpēc tam, viz, ja? Mode režīms, ja? Un attiecīgi appending un viss, appended. Un es to vispār nerakstīšu, tikai drusciņi, ja? Kaut kāds zvaigznīts, pieņemsim, liksim šitā. Kaut kāds zvaigznīts, liksim reiz 40, vai ne? Un jā, plus new nauna rinda, ja? Kaut ko tādu, vai ne? Mums jau vienreiz rakstījām. Lai mums vienkārši tā ir demonstrācija. Tā, kur man viens kaut kas ir aizmirsies. Reku viena, jā. Ok, skatāmies. Šis nav pareizi, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka tas laiks jau nemainās, vai ne? Tas man jāieliek no jauna. Protams, ja? Nu, tas, protams, atkal, ja es gribētu kaut ko tādu no jauna. Formatted now, kur man tas ir formatted now? Kur man tas palicis? Kas tas, no kurienes ņēmu? Ok, reku. Es ņēmu no šitā. Nu jā, tas man nevajadz, to es staidīšu no jauna. Jums jau nav obligāti jāliek šie te visi, jā, tāpēc arī pārakstu viņi, jā. Formatējums, bet, nu, ja vajag kaut kādu iekšā kaut kādu piezīmi, ka vai laiks, ja jums ir laiks svarīgs. Skatāmies, kas notiksies, ja? Un tagad jābūt jaunam failam. Redzat, šis te, nu, patās, ja? Kur man viņš palika? Rainis, reku būs, ja? 55, tas tagad bija, ja? Un skatāmies, redziet, ja? Tad neliela atšķirība jābūt, ja? Pagāja ļoti maz laika, 9994, un kāpēc tas appended, kāpēc, 5, kāpēc tas ir vispār, interesanti, pagāja, es kaut ko nepareizi mums izdarīju, skatāmies, vai es nofiksēju, 92849, tāpēc, ka es to veco iekopēju, pareizi, sorry, redz, kā ir, tev vēl tas kļūdas, es vajag finish time vajadzēju, vai ne? Tā, un tagad būs pareizi, tikai pirms jauns fails atkal nāks klāt, mums par to beigās iztīrīsim šos te visu, vai ne? 56, ja? Redzat, jā, tad ir viss pareizi, pagājis drusku, kāds 1000 daļas sekundes, ja? Var redzēt, pagāja, kopš atkal atvēr vēlreiz un pielika kaut ko klāt, ja? Jauns fails, izveidoju šeit, ja? Pielika klāt, beidz šeit rakstīt un pielika šeit. Var redzēt tos laikus arī, tādā veidā arī var piefiksēt ļoti sīki, kaut kāds eksperiments, kaut kādas lietas, ka jums rezultāts, nu, šos te laika zīmogus. Ir, protams, arī atsevišķi biblioteks speciāls syslogiem un tādām lietām, bet šādi vienkārši, ja es domāju,
var veikt ļoti, tādus uzskaiti, jā, labi. Tā, tagad paliksim pie viena tāda lielāka darba. Mums vēl divas lietas, kas jāizdara. Es gribētu parādīt, kā atvērt lielus failus un viņus arī vienlaicīgi rakstīt. Un otrs, kā izdzēst failus arī, tāds bīstamais, vai ne? Ne? Tas būtu tāds bīstamais. Labi. Tad recepte. Now, let's see recipe to open and write, open one file and write to another at the same time. This is useful for huge files. Yeah, could work on 1 terabyte. Do not fit in your computer memory. Yeah. Could work on, say, 2 terabyte file. Jā, ideja kāda. Tātad, in file name, jā, in file būs, pieņemsim, Rainis, jā. Rainis teksts, jā. Jā. Un Rainis kopija, Rainis, pieņemsim, kopija, nē, tu pieņemsim, tas tur atkal tas kā. Pieņemsim, tur atkal. Out file atkal būs timestamps, jā. Out file, jā, Rainis kopija, pieņemsim, jā. Un attiecīgi tagad, again, let's, vai kā teksts, ja? Un atkal, again, let's, ja? Jā, šādā veidā īstenībā būtu jāraksta tā. To es aizkomentēšu ciet. Labi. Jā. Un tagad rakstīsim iekšā, un abus vienkārši for open, jā, tad ko? With open, jā, in file, un es darīšu šādi, pagaidiet, es darīšu, lai būtu vieglāk saprotams, jā, in file stream vai in file, vienkārši in file, jā, with, jā, šāds divi, tad cikli, sanāk tā kā cikls ciklā, bet tas nav, tas divi, print, open, reading, jā, un attiecīgi, savukārt šeit, jā, jā, un es lasīšu, bet es redzēšu, ko, with open, jā, bet man nepatīk šeit, ka te būs jānomaina teksts, mums vienkāršāk šādi, tā mēs nedarīsim, jā, tā mēs nedarīsim, un we will use loop to go through incoming file one line at a time, jā, tad for line in file, jā, un tad attiecīgi tā ir tā recepte, ļoti vienkārši recepte. Atveram vienu, atveram otru, jā, out file, un kaut kāda loģika. Atkal šeit būtu tāpat vienkāršā loģika, jā, if line, pieņemsim tur strip, starts with kā, jā. Tas pārbaudīšu, vai viņas sākās šeit, jā, un attiecīgi es rakstu iekšā. Un šajā receptē tas skaistums ir tas, so this loop opens one line at a time, saves memory. Ja? Te tas triks. Mēs neapstrādājam pa vienai rindiņai. Līdz ar to arī gigabaita lielos failus var šādā veidā apstrādāt. Ja? Ja jums tas rindiņās kaut kāds sadalījums, ja te ir teksta faili, kaut kāda logi, kaut kas tāds, ja? Tad šāda vienkārša recepti var tikt galā ar ļoti, ja? So use any normal string logic. Ja? Ja? Un mēs likam apakaļ viņu iekšā, ja? Un attiecīgi mums būs rezultāts. Ja? Ja, printing, jā, jā. Tad šeit būs šis moments, šeit, here, outgoing file, out files closed, un šeit in files closed. Un tas ir viss, un šādu recepti, jā, var lietot ļoti lieliem failiem. Skatīsimies, kas notiksies.
Un, jā, viņš pateiks uz kurieni, bet es gribēju nevis šo, bet redz, kā ir nepareizi. Tā iet, ka labi, ka nostrādāja, bet redz, kā ir nosaukums, tāds gan nav labi, ja? Tāpēc, ka es viņu pārsaucu. Es nostrādāju, bet nav instalējums stream, ja? Redz, kā ir stream, vai ne tā nevajadzētu pārsauksim šo, tad būs viltīgi. Jā, tas ir nepareizi izdarījis drusciņ, ja? Jā, viss nostrādāja, bet tas nav tik labi. Ja? Jā. Vēl šito arī, ja? In-file stream, ja? Un attiecīgi out-file stream arī būtu jāpāraksta, vai ne? Jā, 3 kursori, un attiecīgi skatāmies tagad vēlreiz. Jā, kāpēc atkal es nesaglabāju, kāpēc man kļūda joprojām? Paskamies. Tāpēc, ka šo man nevajadzēja mājas, gribēt to jau man nevajadzēja, un šo arī, tos traumas. Tas tā ir trauma, tas ir tā teikt tāds buferis, jā, tas nav nosaukums, jā, tāpēc man, protams, šeit, es gribēju rakstīt šeit, jā, es tehniski rakstu uz to straumi, bet man īstenībā vajadzīgs tas nosaukums, to es gribēju, jā. Tagad ir pareizi, reading from Rainis, un es ierakstīšu šeit, jā, man tad man būs šausmīgi daudz faili, nu lūk, jā. Man ir kas, par laimi, viņi visi ir viegli izfiltrējumi, man liekas. Viņi daudz kā. Man ir kā rows. Nu labi. Tā tad izfiltrēsim, nodzēsīsim pēdējais. Es nodzēsīšu visus failus, kas sākās 2025. Kā teksts vai kā un 2025 iekšā. Ok. Alright. Tā būs pēdējā recepte tagad. Alright. Finally, let's delete all let's get a list of files that we want to delete. Ja? Tas būs bīstam darbība, bet neuztraucamies. Ja? So, we want to regular expressions, ja? delete all lines that start with kā, ja? And contain 2000 somewhere in middle, vai ne? In the name. We can use regular expressions, jā. Bet es varat arī vienkārši, bet es nelieku, jā. Negribētu, bet varētu arī bez regular expressions taisīt ap šo te. Nav grūti, jā. We could use regular expressions, but let's use normal string logic for now, jā. So, kā candidates, jā, for. Ja? Ejam cauri visiem failiem. Ja sākās ar kā un iekšā ir 2025, ja? Tad cik būs tie kandidāti? Ja? How many? Nu, šī reizē būs daudz, kādi 12 varētu būt, ja? Vai 15? 11. Nākamreiz būs 12, ja? Ne, 13, tāpēc, ka es 2 pierakstīju klāt, vai ne? Un viņš jau iet, ja, būs 15 tagad. Ja? Nu, varam redzēt, kā tas aug. Skatāmies šeit, kur man ir tie faili. Ja, te būtu jāpatīra, redziet? Date modified. 8.05. Redziet, katru reizi nāk klāt pa 2 failiem. Kā rows. Ne, to es pārakstu, tas nav problēma. Ja, bet šie visi, ja, to es atstāšu. Bet šos pārējos es gribētu iznīcināt. Nu, lūk. Un man viņi ir, ja, arī visu to es iznīcināšu. Kā rows man nepaliks, bet tie pārējie. Nu, un tagad vienkārši iznīcināsim, ja. Unlink. We simply unlink them. Ja. For. Ja. Un vienkārši viss. File. Unlink. Ja. This unlink works because file is a path object from glob. Jā, tas moments, jā. Un ko atceramies to, kas kādreiz kaut ko ir izdzēsuši, mēs visu to esam izdarījuši, jā. Īstenībā
Operējas sistēmas ir ļoti atkal arī tādas visu atļaujošas, viņas uzreiz nedzēš. Protams, ir recycleri, bet arī ir miskaste, bet arī pat tad, ja ir miskaste izdzēsta, ilgu laiku failu pārvaldību operējas sistēmā bez liekas vajadzība viņi nedzēš tā cieši, tā stingri. Viņi vienkārši viņu tā teikt atbrīvo vietu, bet ja neviens tajā brīvajā vietā nav ienācis kādu ilgu laiku, jums diskā ir daudz vietas, ir liela iespēja, ka faila informāciju var atgūt. Tā kā no faila drošības viedokļa atceramies, ka šī te izdzēšana, parastais delete, tas nav, kas sakot, iestādēm droši. Tur ir citi metodas, tur vai nu kā izdzēst failus, bet jautājums šis ļoti ērta metoda un samērā droši arī, ja? Šis būs izdzēsīs failus. Skatāmies, kas notiksies tagad. Un 17 faili, un tā būs. Nav vairāk, redziet, izdzēsās viss smuki, ja? Paliek tikai tas viens kā rows, tad tie visi tiem gadiem, ja, tie visi ir izdzēsti. Un katru reizi, es nākošais to darīšu, cik failam būs jāizdzēš, kā jūs domājat? Nu, vajadzētu būt 2, vai ne? Ja, reku Moris savu darbu padarīs, Moris var iet, vai ne? Un attiecīgi 2 faili bija, bet viņi ļoti ātri izbija, nav vairāk. Labi, tad mēs iemācīmies ko? Atvērt. So we learn about absolute and relative paths. We learn to search for files. We learn to open file for reading with decoding. With the open function. Jā. Un atkal, for writing, we learn about appending. Finally, jā. Labi. Nu, lūk, es ceru, ka šis mums varētu noderēt, un mēs turms nākušajās lekcijās vēl skatīsimies, vēl turpināsim lasīt un rakstīt failus, jā, noderēs arī JSON faili, CSV faili, marinētie faili, visāda veida, bet šis ir tas pamats, ko vajadzētu saprast, vismaz to ideju. Open ir tas mūsu darba rūķis, tas, ko mēs tiekam cauri. Tā, man tad atliek tikai 2 failus pielikt šodienas, ja? Reading and writing Rainis, ja? Un tagad pazīmies, ko es no jums gribētu. Nu, jums samērā daudz īstenībā. Apsīsimies DASā. Tā tad ir šeit no pastāvīgā darba, nu, 2 pirms sanāks, tad ir daudz uzdevumi, tāpēc arī neprasīšu no jums visus uztaisīt. Jātiek klāt tikai, man liekas, DAS ir jāpieslēdzās atkal. Tāpēc. Jā. Nu, lūk, es gribētu otro sajaukums, ja? Tādu uztaisīt, kas funkciju, kas atgriež sajauktas kārtas. Sākot no divnieka līdz pīķim, ja? Divnieka kāraus līdz A pīķim, ja? Nu, lūk. Protams, var arī klasē to ielikt starp citu, ja? Tad pirmais uzdevums atgriezt sajauktas šāds, ja? Un otrs tāds lielāks, ja? Ja labi izdodas vai arī tieši negribas, ja? Tad ir arī lielāks failu apstrādes uzdevums, ja? Un tas ir šeit, ja? Tātad, kāpēc man nerās atkal uz priekšu, es gribēju, jau esam iekšā šeit otrajā failā. Jums te ir jāmeklē Weidenbaums, ja? Tas ir tas fails, viņš arī pieejams šeit ir, ja? Tad šeit ir analizēt Weidenbauma dzeju, ja? Viņš stāv man šeit repozitorijā, ja? Var atvērt, patās atvērsim viņš šeit. Kaut kur ir, reku viņš ir, ja? Te ir visi Weidenbauma dzejoļi, ja?
Viņi ir atcīm veidojumi, tas neats no burtnīcām, viņš nerakstīja nosaukums, tad mums ir kaut kādi mistiski nosaukumi, kas ir atdalīti, kuram ir 3 zvaigznītes, un ir daudz tukšās rindas, bet mūs interesē tikai tīrā dzeja. Mums nosaukumi neinteresē, kā to iegūt. Viens uzdevums ir uzrakstīt funkciju, kas atgriež no faila nosaukuma, cik tad jums tur ir rindiņas, ja? Tad nākošā funkcija, kas ir viltīga, padod faila nosaukumu, atgriež saraksti, tikai tām rindiņām, kurās ir dzēja. Ja, kā tur bija tam tajā Edgara Liepiņa, nevis Edgara Liepiņa, bet, Edgara Liepiņa tajā tur par to dzēju, tajā dziesmā, vai ne? Un attiecīgi, ja, mēs gribam tikai tīro dzēju, ja, kad mēs ejam uz to būdiņu, un attiecīgi tad šeit var iegūt. Un savukārt mēs viņu gribētu saglabāt, šo dzējas rindiņas, funkciju, kas viņus tiešām saglabā. Un tad izsaukt, lai no Veidenbauma iegūtu tīru dzeju. Un parasti tik tālāk īpaši neviens netiek, bet ir iespēja vēl papildināt, tas būs papildu uzdevums, ir iztīrīt šos te punktuācijas simbolus, ja? Un vēl pēdējais ir neliela statistika, saskaitīt, kuri vārdi Veidenbaumam bija tie biežāk lietotie, tāda vienkārši maz analīze. Bet to varbūt arī paliksim saldēm ēdienam. Tad otrs. Jā. Es domāju, es došu jums līdz, te daudz, mēs drusku ierunājamies, tad turpinam 21:20, tad vairāk drusku laika jums došu, ja, lai ir vairāk padarboties. Par to laiku pievienošu te pie jums pie materiāliem, un tad tiekamies tad, pēc stundas. Tā.